Hei, vai esi saskāries ar šādu problēmu, kā meža cūks pa vienu vakaru ir uzrakušas 1,5 hektāru? Viss nelīdzens, viss bedrēs, nav kopjams, nav pļaujams. Parādīšu jums, kā mēs jums varam palīdzēt. Ja jūs nezināt, ko darīt, kad meža cūks uzrok jūsu zālā, jūsu īpašumu, tas izskatās aptuveni šādi. Vairs nav kopjams, viegli pļaujams. Piedāvājam pakalpojumu ar Konetex frēzēm. Visu uzfrēzējam, iegūstam foršu grunti, ar ko strādāt, lai varam visu foršu uzlīdzināt, iesēt. Slīpumu nav problēma. Tātad visu uzfrēzējam dziļumā. Nebaigi dziļi, teiksim 10-15 centimetri. Visu pēc tam forši uzlīdzinam un iesējam zālai. Process gaužām vienkārši. Braucam pāri ar Konetex rekultivācijas frēzi, uzmaļam. Tad, lūk, kā notiek līdzināšanas process. Viss ir mīksts, lietas kāja grimst. Tad sākam līdzināt, braucam uz priekšu, izlīdzinām, pārnesam bilanci, pumpiņas paņemam nost, bedrītes aizbaram. Un tad nākam atpakaļ gaitā, vēlreiz pārnesam bilancijas, nosēdinam, izlīdzinam un uzrullējam ar ūli, iegūstam perfektu virsmu zālai sēšanai. Redzat, pārbrauc uz priekšu. Visu jau pielīdzina, izlīdzina no viss šitā te bārdaka un forši uzrullējam. Iegūstam līdzenu stingru virsmu zālai sēšanai. Ko šo platību jau mēs uzfrēzējām, uzlīdzinājām visu, viss bija uzrakāts, cūks bija pastrādājuši. Kopā hektārs, 1,5 apmēram. Viss bija uzrakts, bedrēs caurumos, velēna zāle. Zālīte jau bija paaugusies, visu dziļumā uzfrēzējām, veicām zemes rekultivāciju. Dabūjām foršu gruntu, ar ko strādāt, ko var viegli izlīdzināt un uzlīdzināt. Sagatavot zālai sēšanai, pēc pāris dienām atbrauksim uzsēt. Kaut kā tā. Tā kā, ja tev ir vajadzīgs šāds pakalpojums, droši sazinies ar mums pa norādīto telefonu numuru. Tad, cūks uzrakā, visu uzfrēzējam, uzlīdzinam un iesējam zālīti.